Nu ko, es domāju, ka šito varētu nosaukt par manu CV vai kaut kā līdzīgi. Tā, ka sēž barņā draudzīgi un klausās uzmanīgi. Jums tas liekas smieklīgi un mazliet muļķīgi. Man tāda liekas rakstīja flyer dalītāji. Un vēl man liebas audars, tas šis nav zaibis. Varbūt šito izrunāt tik kļūdu, lai gan man regulāri uzkāt tādu kaut kas kūd. Pēc izdarītām muļķībām jūtos kā pēc viesībām sūdīgi nožēlēm. Nespēju pat paskatīties sevi, galvu noliekt uz sevi. Mans horoskops ir vērsis, bet uzskatos es kā auns. Nespēju bieži pievērt savas žaunas, grib kā vajadzētu, zinu, ka ja gribētu, es kā jau daudz ko spētu. Taču piespēt kārtā, man negribas darīt it nekā, tieši tāpēc varbūt dzīvoju šitā un negribas dzīvot citādi. Ja tu proti dzīvot labāk, varbūt izstāst, bet nepiemirst izstāstīt, kā tu visu panāc. Es nekad neesmu cits meitnē un nedomāju, ka vajadzētu, taču skaidri zinu, ka es to spētu. Zinu, ka daudz uzskatīs man par lētu, taču ļoti maz lieta, kas man atturēt spētu. Lai es ar kādu jums smukās, kaut vai tagad pārgulētu. Es neesmu perfekti randiņu speciālists, man vienmēr bijis padomā kaut kas cits. Man neliekas normāls izplānots tikšanās ar kino 7 un vakariņām 9 un mājās jābūt 23, kaut ko tādas tiešām neatminos. Un kam būtu jānotiek, lai es tagad mainītos, jāpaliek pa zīdāni un jāietinās autiņos. Par cik tas nav iespējams, es nemaz nestīļos, vienkārši iegrim šajos tīklos un priecējos par to, ka CV ir galā klausītāji, tā ka es no atvados. Man bieži sanāk cilvēks nokaitināt, dziesmām tekstu saīsināt, gadā sāpināt, bet kā godīgs pilsons esmu gatavs par to samaksāt. Nepalieku parādā, zinu 90% maus, kā šo klausās nepatīk, ne jau kad darīt ko slikt, bet vienkārši daudz man nesaprot. Esmu gatavs par to viņiem piedot, jo pats nespēju rast atbildes daudz jautājumiem, kā nebeidzamiem piedzīvojumiem. Tie pavad mani katru dienu pats visdziļākajā miegā ienāk un atstāj savus pēdas, gluži kā sniegā. Gaišākajā dienā ienāk un iemūrē kārtīgo ķieģeli šajā sienā, kur aizsat savu nēdz, paliek trauslāt kauli, zūd apetīti, arvien biežāk iztruks maltī, klusums kļūst par tavu labāko draugu. Vientulīt pat tās atsraug, nožēl tepat blakus, es palieku viens un pavisam klusumā. Man var sadzirdēt, naktī skaidrās debesīs, mans asars sāk mirdzēt. Ko neesmu mācējis, ko pareiz nosvērt, galvenais ne tajā kausā un paliek dēļ tā, kā teikt sausā. Nu jā, pēc horoskopa svār savu taisnība, tā arī taisnība, kas man ir neatņemama vērtība. Tāpat kā cerības, kuras balstīt visu manu dzīvību. Ja esi tāds pilnklāps, smieks spēja ārā dabūt tikai knapi, bieži ērcīgs raksturā nepārāk spēcīgs. Drūms ar jau dažiem sirviem matiem kabatā, ar pāris latiem ej pa dzīvi, iespējams ar soļiem pārāk platiem. Pārāk ātri traucos paklūp un uz zemes jau to savu, tas bija ļoti sāpīgi. Tā jau jūtos drausmīgi čābīgi, un tad vēl šitas pa man krūš, kur kā negudrs citas kaut ko bļauts, streikojot. Ik pa brīdi drēvīžīgi, ne to laikam izturos, tāpēc arī sūdīgais izskatos. Tāds nesēsmu, kā jau katrs savu stāstu līdz tagad nesu. Cik nu ilgi varēšu pavilkt, cik spēcīgi roku, kula kā savilkt. Zob sakos tā slīdiet pār dzīvi nemitīgi. Kas ar man notiek? Jautājums, kas man momentā uzlāpt ņem noliek. Jautājums ar atbildi tikai priekš mans. Kāpēc tā īstenībā tā huļ viņi zin? Laikam jau vienkārši es tāds, kā ne pārāk sekmiņš zemē iestādīts stāds.